Sākoties krīzei un reformām veselības aprūpes iestādēs, arī Siguldas slimnīcai bija jāmeklē veidi, kā izdzīvot. Lai medicīnas iestādi saglabātu, nācās piesaistīt ārvalstu līdzekļus. 2010. gadā slimnīcai izveidojās veiksmīga sadarbība ar Norvēģiju, piedāvājot kuņģa samazināšanas operācijas. Šobrīd šāda medicīniskā palīdzība sniegta jau 500 norvēģu pacientiem. Mēs izvēlējāmies sadarboties ar Siguldu, jo šeit piedāvā labu kvalitāti un pieejamu cenu. Ārsti Latvijā ir ļoti profesionāli. Operācijas veids kvalitatīvi. Pie mums Norvēģijā ir vairāk komplikāciju pēc operācijām un to laikā, kā šeit. Šie pakalpojumi, ko mēs sniedzam, nav kaut kādi rehabilitācija vai spā vai kurortoloģijas pakalpojumi, bet tā ir ļoti nopietna operācija, plaša apjoma, kur pasaulē ir izpildi ierobežots ķirurgu skaits, un tāpēc viņa arī ir stipri dārga un visur pēc viņas ir rindas un grūtāk pieejama. Šī nav plastiskā ķirurģija. Kuņģa samazināšanas operāciju Siguldā veids pacientiem, kuri sirgst ar aptaukošanās slimību vai cukura diabētu. Viņiem ir nozīmīgi ar to, ka tiek izmainīts kuņģa zarnu trakts. Tāda veida, ka pacients nevar uzņemt visu to daudzumu ēdiena, ko viņš, spēja apēst. Un arī pēc operācijas viņam ir krietni samazināts kuņģa tilpums, kura rezultātā mainās vielmaiņa un notiek iekšējo resursu izmantošana. Līdz ar to pacients arī notīvē. Kuņģa samazināšanas operācijas Siguldas slimnīcā veiktas arī pacientiem no citām Eiropas un pat Āzijas valstīm. Lai gan piesaistīt ārvalstniekus nav viegli, Siguldā saredz veselības turisms šeit attīstīsies. Šobrīd Siguldas slimnīca attīstīsies ļoti spēcīgi vēl pāris virzienos ar lielām investīcijām, kas atkal dos šo apriti no ārvalstu apmeklētājiem, kas ir tā ienestā nauda iekšā mūsu ekonomikā, kas nav nauda, ko mēs savā starpā viens ar otru mainamies, kā saka, ar piecīšiem. Tas ir labi, un tomēr tā atnākusī nauda no ārpus Latvijas ir tas ražotnes pamatbūtība, un Siguldas ražotne ir turisms viens no top 3 ražotnēm, un veselības turisms ieņems ar vien nozīmīgāku pievienotās vērtības lieluma ziņā noteikti vietu šajā turismā. Piesaistot ārvalstu līdzekļus, Siguldas slimnīca var pastāvēt un sniegt palīdzību arī vietējiem, kuriem tā nepieciešama. Izdevās izārstēt diezgan smagi slimojošu pacientu no cukura diabēta, kurš 10 gadus lietojas insulīnu ar ļoti lielam devam, un cukura diabētu noregulēt bija ļoti grūti. Pēc operācijas perioda pagāja jau tagad 2,5 gadi. Viņš nelieto nekādus medikamentus priekš cukura diabēta, jūtas laimīgs, un viņa svars no 186, kas bija maksimālais, šobrīd ir 91, 92. Statistika ir nepielūdzama. Vairāk kā 70 000 Latvijas iedzīvotāju slimo ar cukura diabētu. Katrs 10. bērns cieš no aptaukošanās slimības. Salīdzinoši Baltijas valstīs Latvijā arī visvairāk sievietēm konstatētas liekā svara problēmas, kas jau pāraugušas slimības stadijā.